Labdien, cienījamie absolventi, vecāki, draugi, līdzjutēji. Patiesi ar lielu prieku sveicu jūs šodien izlaiduma dienā, kas atzīmē jūsu viena no garā ceļa nogriežņiem. Latvijas Universitātē, es domāju, tas ceļš jums ir bijis ļoti dažāds, izaicinājumu pilns, noteikti bija arī ļoti interesanti momenti, jaunas zināšanas, jauni draugi, jaunas atziņas. Un te nu mēs esam šodien pulcējušies, lai atzīmētu šo patiesi lielisko sasniegumu, ko jūs šodien esat paveikuši. Vai tas ir bakalaura vai maģistra grāds, ko jūs šodien esat ieguvuši. Es patiesi lepojos ar katru no jūsu sasniegumu, jo jūs esat pierādījuši ne tikai paši sev, bet arī visiem citiem, ka jūs esat spējīgi izdarīt to, ko jūs esat apņēmušies izdarīt. Man šķiet, ka tas komplekss, zināšanu komplekss, ko jūs esat ieguvuši Latvijas Universitātē, dod jums ļoti interesantu iespēju. Iespēju kļūt par pārmaiņu arhitektu šajā ļoti sarežģītajā pasaulē, kas tā viņš šķiet, ka katru dienu kļūst aizvien sarežģītāk. Līdz ar to šis te pārmaiņu arhitekta status dod jums iespēju veiksmīgi iesaistīties sabiedrībā notiekošajos procesos, ne tikai aktīvi tajos līdzdarbojoties, bet arī tos veidojot. Tāpēc es novēlu katram no jums uzņemties šo izaicinājumu, būt aktīvam sabiedrības veidotājam. Dodoties tālāk savās profesionālajās un arī izglītības gaitās, vēlos jums novēlēt 3 lietas. Viena no lietām ir spēja tikt galā ar sarežģītību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka pasaulē ir ļoti daudz dažādi izaicinājumi, problēmas, bet tās ir kompleksas. Tas nozīmē, ka mums jāspēj arī rast kompleksu risinājumu. Latvijas Universitātē jūs apguvāt ļoti plašu un dažādu studiju kursu klāstu, ieguvāt dažādas zināšanas un prasmes, kas jums dod šo iespēju tikt galā ar šīm te kompleksajām problēmām. Tāpēc nebaidieties no tām, noteikti izaiciniet un rodiet interesantus risinājumus. Otrs novēlējums ir būt inovatoriem. Tas nozīmē, ka mums priekšā ir daudz dažādu izaicinājumu, kas ir saistīti gan ar klimata pārmaiņām, globālo nevienlīdzību, tehnoloģiskajiem dažādiem izaicinājumiem. Un jūs esat tie, ar kuru zināšanām mēs noteikti varētu sagaidīt dažādas interesantas, inovatīvas risinājumus, kā risināt šīs problēmas, modernās problēmas, ar kurām mēs saskarsimies jau pavisam drīz. Un trešais novēlējums ir nepārtraukt mācīties. Mēs šodien vienkārši nevaram atļauties apstāties un vienkārši ilgstoši baudīt tos laurus, ko mēs esam sasnieguši, tikai tāpēc ka pasaule arī neapstājās priekš mums. Neviens nenospiež pauzi, lai mēs varētu ilgstoši izbaudīt to sasniegumu, ko mēs esam sasnieguši. Tas nozīmē, ka es ikvienu aicinu neapstāties pie sasniegtā, turpināt pilnveidoties, mācīties un iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kas ir nepieciešams, lai mēs spētu pielāgoties visu laiku mainīgai pasaulē. Vēlreiz apsveicu visus ar sasniegumu un izbaudiet šo mirkli. Paldies!